nevienmēr ir tie veiksmes stāsti salikt to rotējošo mulčeri ar ekskavātoru, viņi nevienmēr arī smuki griežās, ir dažreiz kaut kādas vilšanās. Un šis ir tas piemērs, ko es zināju, ka strādā labi. Tiešām labi strādā. Tos celmus ar viņš paņem, teiksim, tādus augšņus vai kaut kādus mazos. Cik tev resnomātā viņš varēja tādu celmu, nu tā ļoti aptuveni? Es domāju, augšņus viņš šitādus te ņemtu. 15-20 kaut kas, jā? Es domāju, jā. Nu, bērns un kaut kas cietāks mazāk, protams. Bērns ir ciets, jā. Augsni to jau viņš paņemtu. Te jau arī, teiksim, to priedi viņš šitādu te noskalda tā kā viena mirga, bet bērns, tas atkal ir kā siksna, viņš redzēsiet. Jā. Bet bērns, tu no galotnes uz leju laid viņu lejā. Jā. Tā kā laižu, bet viņš tā kā paliek kā siksna, un tad parauj ārā, tad viņš tā kā izsprūk ārā. Zemē iekšā tu tās saknītes arī vairāk uzirdini, vai tu pa virspusi vairāk laidi? Es laižu pie celma, un tad viņš izrauj tādā mīkstā augsnē, viņš izrauj to celmu un samaļ. Vai viņam tur drošība, vai kas, viņš arī ierauj to celmu kaut kad apstājas. Bet viņu izslēdz momentā paliec, šitā pretējā virzienā. Iztīri viņu ārā, jā. Iztīri un atkal slēdz iekšā. Es nezinu, man problēmu tiešām nav. Bet tu vairāk, teiksim, uz kokiem un celmiem, krūmiem un tādiem šitos te rupjos. Apaugumu jau skaisti viņš noņemtu visu. Jo vai tev ir izdevies pļaut arī braucot gaita kopā ar frēzi, vai nepārāk? Iet viņš, jā, tikai tad līdzinam grāvja malē jābūt, saprot, ka tev šitā, ja strelu kustina, tad viņš tā kā... Mierīgāks paliek, noslāpējās, jā. Tad tā kā. Bet tā, es domāju, baigi skaistais aparāts īstenībā. Labs komplekts sanāks. Šausmīgi smuks. Kā priekš manis, kā priekš sevis, es nezinu. Kā iepriekš tika darīts, kā viņus kopa? Ar trimeriem, ar rokām, ar trimeriem, rokas trimeriem. Bet tas jau šausmīgi atkal darbietilpīgi un grūti. Grāvis ir, teiksim, šitais jau 90 grādos praktiski saliecas. Un tur to visu malu arī noņemt, šitā saliec, šitā saliec. Bet pirms šitā aparāta gāja reāli cilvēki trimeri ar trimeriem un visu tīrīja šitādā veidā ārā. Viņš pat 3 reizes dienā pat iesmērē, jo slodze jau tur ir diezgan liela visam. Naži nav mainīti, nekas tur nav mainīti. Ja tu viņus akmeņos nelaid iekšā, tad jau arī dzīvo kādu brīdi. Akmeņi arī, viņam neko, zin, kas tajā, teiksim, dzelzceļa